un Zenda ierodas viesnīcā, lai naktī ceptu tortes. Sandija un Inters domā plānu, kā panākt, lai Dāvids netraucē saindēt Kristu. Aivars un Magda pavada nakti kopā. Inters izliekas, ka viņam ir slikti un lūdz administratoru pasaukt ārstu. Sandija ielavās Kristas istabā un ielaiž gultā zirnekli. Zirneklis iekož Kristai. Barabas loma tev ir ļoti piemērota. Bērni būtu sajūsmā. Lai viņi par mani panirgatus. Nu, kāpēc uzreiz tā? Kāpēc tu negribi dāvāt bērniem prieku? Atceries, cik jauki tu spēlējies ar puikām, kad viņi vēl bija maziņi. Tas ir pavisam kas cits. Nu, Vadim, kur ir tava humora izjūta? Es vairs negribu dzirdēt par to operu. Viss, все. Labi, tad es piedalīšos viena. Tur taču jādzied. Ko tu esi iedomājies? Nu, kas tu iedomājies? Es nevarēšu tās dažas rindiņas no galvas iemācīties. Прекрати, полная идиотка. Тебе не только медведь на ухо наступил, 2 слона еще. Nu tad dziedi to ar savu skaisto balsi. Es nepiedalīšos, un arī tev aizliedzu. Все, даже не говори мне ничего. Pareiz, tavai sievai jau nav nekādu talantu. Izdali programmiņas. Nu, paldies, ka atļāvi. Neapvainojies, neapvainojies. Tev ir citas ļoti labas īpašības. Man jāiet, все. Divi vēji klīst, uz svaigiem asarās žūst. Vienam dvēseles mēj, otram sirds lūst. Kā divi vēji, tie pasaulē klīst, tie meklē viens otru, grib mīlēt un mīst. Mums viņš uzgraudus no cerībām šīs, viņš paceļ uz augšu līdz debesīm. Aboliņi piekrīt piedalīties operā. Visi man tikko Lidija atsūtīja izziņu. Es nepiedalīšos. Kā? Silvuš, tu tā nedrīksti, tu man apsolīji. Runā ar Vadim, viņš man aizliedza. Nu, kas nopietni? Jā, viņš teica, ka viņam būšot kauns par mani. Ka es izblamēšot ģimeni. Nu, bet kā tā var, viņš pats nepiedalās un vēl traucē, nu? Es mēģināju visādi viņu apvārtot. Nē, es nezinu, ja viņi negrib ar labu, tad mēs pierunāsim ar vāru. Kā tas izskatīsies, ka aboliņi visi piedalās, mana ģimene neviens. Tas būs kaut kas spļāviens tev sejā. Tāpēc es sāku vajag mēģināt kaut vai viltīgi. Tev ir tas žurnālists, kas mērījās telefona numurs? Kā tu domā viņu iesaistīt? Nu kā, vot tu šurp. Ai, es nepratīšu atrast tā. Tūlīt tur redzēsi. Nē, nav nevainas. Man, protams, mamma garšīgāka dasa taisa, bet, arī šī ir okei. Mamma. Sveiki. Sveikam. Super. Paldies. Jūs pavadzīme? Jā. Tā. Jauku dienu. Labi, paldies jums tāpat. Veiksmīgi. Es jau ceru, ka tā ir Krista. Kur viņa kavējās? Viņa nemāc šitā kavēties. Kā tu nezini? Ko tad? Viņa tak naktī uz slimnīcu aizrāva. Ko? Nopietni. Mēs ar Dāvidu viņu atradām koridorā uz zemes. Nevarēja pat parunāt, kalīgi. Kā tu viņai... Es domāju, ka viņai tā brūce ir sadzījusi. Nezinu. Dāvids aizbrauc līdz uz slimnīcu, teica, ka zvanīšot. Nav vēl zvanījis. Jo, Haidī, es ceru, ka tas nav no slodzes. Viņi man mirkli nesūdzējās. Viss būs labi, tu tikai turies, mētiņa. Turies. Ārsti noskaidros, kas tev kaiš. Viss būs kārtībā. Būs labi. Tikai nesatraucies, jā? Tev tiešām nekustās ne rokas, ne kājas, ne? Kā tas ir? Tu jūti, ka es tev pieskaros? Jūti? Pamēģināsim kopā. Tā.
Nekas. Viss ir labi. Tev ir jāatpūšas, tev ir jāgāj spēki. Tu gribi teikt kaut ko? Nu, pamēģini vēlreiz. Būs labi, es nesaprotu, mēdniņ, es nesaprotu. Kuš. Sveicināti. Es gribēju kaut ko vairāk uzzināt par jūsu pacientu Kristu. Meitene, kur ieved naktī? Jā. Jūs esat viņas radinieks? Draugs, bet tāpat kā jūs esmu ārsts Dāvids Ozols. Ak tā. Jā. Labi, tad mēs varam runāt kā ārsts ar ārstu. Jā, droši. Viņas stāvoklis ir smags. Kāda ir diagnoze? Visas pazīmes liecina, ka tā ir saindēšanās. Ar ko? Tas ir tas sarežģītākais. Vēl neesam noskaidrojuši. Un ko rāda urīna un asins analīzes? Neatradām nekā tāda, kas varētu izraisīt paralīzi. Dīvaini, viņi visu dienu jutās labi. Darbā viss bija kārtībā. Kad gāja gulēt, arī nekādu slimības simptomu. Un kā tas sākās? Es nebiju klāt. Mēs viņu atradām, kad viņi jau vairs nespēja parunāt. Un es uzreiz saucu ātros. Lūk, tieši tas viņa arī izglāba dzīvību citādi. Dāvida mašīna stāvvietā nav un numuru durvis arī ir ciet. Visticamāk, viņš vēl ir slimnīcā. Visticamāk. Es zvanīju slimnīcu, izlikos par Kristus radinieci. Nu, kaut ko uzzināji? Uzzināju. Stāvoklis ir nopietns, tāds ļoti nopietns. Un es ceru, ka drīz viņā stieps kājas. Jā. Ok, es aiziešu pakaļ zirneklim. Bet kur tu ej? Taču ļauj viņam kaut kādu brīvību, savu darbību viņš izdarīja. Tu apjēdz, ko tu runā. Viņu agrāk vai vēlāk iesūks putekļu sūcējā. Un? Ko un? Bļāviens, tev ir vienalga, cik viņš ir rets eksemplārs. Es nesaprotu, kā tev paskaidrot, lai tev pielec. Viņš maksā tik, cik ceļojums mums ar tevi uz Parīzi. Ok, tad ej un atrodi viņu. Lūdzu. Ja tur būs tas administrators, es tev uzstīšu īziņu, ja? Tu viņam piezvanīsi. Labi. Tu noorganizēji, lai es varu savākt tās atslēgas. Es sapratu. Mums jānoskaidro saindēšanās cēlonis. Ēda viņa tikai kafēnīcā. Ja tas būtu kafēnīcas ēdiens, tad būtu vēl kāds saindējies. Nē. Inde viņas ķermenī nav nonākusi caur barības vadu. Mēs izskalojām kuņģi, veicām visas analīzes. Varbūt narkotikas? Nav izslēgts. Jā, jūs vēns pārbaudījāt? Tīrs. Ir zināms, ka viņa kādreiz kaut ko lietojusi? Nē. Cik man zināms, nē. Ja viņa būtu kaut ko pīpējusi, es pilnīgi noteikti to būtu sajūts. Jā, vēl pastāv iespēja, ka tas varētu būt kāds bioloģisks izcelsmes toksīns. Kaut kas iekodis? Visādi mēdz gadīties. Labi, ja jums kaut kas ienāk prātā, droši zvaniet. Jā. Bet tagad atvainojiet, man gaida citi pacienti. Protams, paldies jums liels. Labrīt! Sveiki! Kā jums viss labi? Vai, paldies par palīdzību vakar. Jā, kamēr ārsts bija pie jums, tikmēr vienai meitenei palika slikti un uz slimnīcu bija jāizrauj. Tiešām aiziet labāk pārbaudīties. Nē, man jau tās vēdersāpes, tas bija no ēdiena. Ziniet, kā mēs jau ar draudzeni atbraucām atpūsties, ne jau pie ārstiem staigāt, kā pats saprot. Protams, jā. Labāk došos kādā izjādē. Jā, tiešām staļļi tie netālu, iesaku apskatīties. Jā? Aha, labi. Jā. Kas te mēs ir? Ko tu, meitiņ, gribi teikt? Tev gribās ēst? Dzert? Tev sāp kaut kur? Nav vērti, varbūt. Bet es neko nesaprotu. Kristus, mamma, nevajag raudāt, lūdzu. Es zinu. Es pasēdēšu pie Kristus, jums vajadzētu nomierināties. Jūs varbūt varat iziet ārā. Labi. Kristus, es runāju ar ārstu. Viņš mēģinās atrast, no kā tu esi saindēsies. Tu vari saspiest man roku? Tu vari saspiest, klausies. Varbūt daram tā, ja tu saspied vienreiz, tas nozīmē jā, ja divas reizes, tad nē. Labi? Tu zini, kas ar tevi notika? Tu zini. Tas ir ļoti labi.
Iegudina kungs. Labdien, vai? Man ir materiāls jaunajam numuram. Jā. Jūs sniegtu man nelielu interviju. Par kādu tēmu? Varbūt par manu ekobiznesu? Taču ne jau par privāto dzīvi, tā man neinteresē. Labi, esmu ar mieru. Ļoti jauki. Sāksim? Jā. Tā. Mēģināsim. Jā. Cik es zinu, jūsu biznesa pēdējā laikā zeļ un plaukst. Jā, varētu tā teikt. Apgrozījums ir dubultojies. Peļņa. Skaidrs. Mēreni patīkami. Bet piedalīties labdarības pasākumos jūs nevēlaties? Kāpēc nē? Es piedalos. Jūs domājat tos pārdesmit eiro suņu patversmē? Jā, mūsu pilsētiņa ir maz. Es zinu pilnīgi par visiem ziedotājiem. Kāpēc tā? Es atbalstīju modes skatu. Neskaitās. Tur piedalījās jūsu meita? Jā. Tādi projekti ir. Pietrūks laika izskatīt viņus. Jā, bet pēc manā rīcībā esošām ziņām jūs nu pat esat atteicies piedalīties vienā ļoti jaukā pasākumā, operā bērniem. Kā tad sanāk? Jums mūsu bērni interesē mazāk par suņiem? Tā man ir uzrakstīta. Kurš jums šo rakstu ir pasūtījis? Teiksim tā, man kāds ieteica tēmu, un kas tad ir? Kurš? Kāda starpība? Svarīgi ir atbildes uz šiem jautājumiem. Jā. Ja nemaldos, jūsu sieva ir operas patronese. Jā. Bet ja jūs atsakāties piedalīties viņas pasākumā, tas varētu nozīmēt, ka jūsu laulība ir šķiršanās robeža. Es pareizi secinu? Pilnīgs muļķības. Es nekad operai neesmu teicis ne. Jā, vispār, jūs tā sakāt, cenas ļoti pieejamas. Starp citu, tur ir tāda opcija, ja samaksā par 5 reizēm, tad 10% atlaide. Ja jūs domājat, tik ilgi palika. Būs jāpadomā. Jā. Piedošanu? Jā, lūdzu. Jā? Kā tur piedušas ir tāds puļķīts? Nezinu, varbūt iesprūdis. Kurā numuriņā esat? Protams, slikti aiziešu. Es atvainojos, klienti, es saucu, bet tiešām iesaku pamēģināt. Tur viens ļoti labs maršruts gar jūru ir. Jā. Labi, paldies. Pagaidām. Veiksmīgi. Tad es būtu dezinformēta. Jūs piedalāties operā? Jā, pilnīgi noteikti. Un ko jūs dziedat? Es atveidošu galveno lomu. Buratino. Skaidrs. Jā. Interesanti, kā gan radies šis pārpratums. Ļoti vienkārši. Negribēju, lai mans tēls tiktu plaši reklamēts. Negribēju, lai šis burvīgais operas pasākums pārvērstos par manu PR kampaņu. Tā jau ir gan, jā. Tā ir gan. Jā. Gribētu obligāti, lai jūs pierakstāt, ka es vienmēr atbalstu savu sievu. Paldies. To es jums varu apsolīt. Paldies, jā. Visu labu, jā, Ceru, ka Budina jūs kungs. atsūtīsiet, pārlasīt, jā? Obligāti, to es jums apsolu. Labi. Sveiks, Vadim. Mums kāds ir uzsūtījis asiņai no mērija. Prasīja, vai es dziedāšu operā. Tu lieto narkotikas? Nelieto. Istabā kāds ienāca? Bet tu nezini. Tu nezini. Skaidrs, tu nezini. Tu gulēji, ja? Jā, tu gulēji, un tad tu pamodies. Pamodies, labi, tā. No kā tu pamodies? No trokšņa kaut kādi? Nē. No sāpēm? No sāpēm. Skaidrs, tā. Kas tev iesāpējās? Vēders? Nē. Galva? Arī nē. Pagaid, rokas, kas vēl? Kājas? Kājas? Skaidrs, kājas tā. Kur kāja? Kreisā kāja? Labā? Labā kāja. Es drīkst paskatīties? Labi, es pastīšos. Paklau, te ir 2 punktiņi, tātad... Pagaid, tev kāds iekodi? Tu zini, kas tev iekodi, ja? Tātad zini, čūska? Nē, čūska, nē, pagaid, kas vēl, kaut kas liels? Nē, liels, nē, maziņš? Zirneklis? Zirneklis iekoda. Skaidrs, zirneklis tā. Es to līdās pateikšu dakterim, es aizskriešu un skriešu uz viesnīcu. Varbūt zirneklis vēl atrodas istabiņā. Tā, tu turies, Kristi. Turies. Labi, ka piezvanīja. Nē, es kaut ko izdomāšu. Jā. Какие люди! Какие люди!